Ew! Ko? Normāli. Gatavojies Valentīna dienai. Jā. Latvijā vispopulārākais segments, kas mums vispār tiek pirkts, ir mazā izmēra crossoveri, SUV, parketnieki, saucat kā gribat. Bet tas ir arī tas segments, kur ir vislielākā piesātinātība ar visdažādākiem modeļiem. Un mums Autobasadona salonā ir ļoti daudz no dažādām markām tieši šī segmenta mašīnas. Lai nedaudz palīdzētu interesantiem norientēties šajā visā pasākumā, šodien apskatīsim, izrunāsim visas, kas mums ir segmentā, un sapratīsim, kas kuram ir plusos, kas kuram varbūt nav tik labi, un kas būtu jums piemērotākais no tā visa. Šodien mājā mums ir no mazā izmēra SUV-iem Peugeot 2008, tad mums ir Citroen E3, tad mums ir Opel Mokka, tad mums ir Alfa Juniors, tad mums ir vēl Hyundai Beyond, Suzuki Vitara S-Cross. Īsāk sakot, mums ir šausmīgi daudz no kā izvēlēties. Bet sausais atlikums tam visam ir tas, ka viņi pa lielam sadalās 3 grupās. Peugeot, Citroen, Opelis, Alfa, Jeep. Visi ietilpst iekšā Stellantis grupā. Attiecīgi, viņi izmanto līdzīgas tehnoloģijas. Suzuki ir atsevišķi, viņi izmanto savas tehnoloģijas, un Hyundai ir atsevišķi, viņi izmanto savas tehnoloģijas. Jautājums pie Edgara. Tātad, tad tu nemaz nelavies projām. Tātad iepriekš minētās Stellantis grupa. Viņiem visiem specifikācijās ir ierakstīts, ka ir vai nu 1.2 benzīns, vai nu 1.2 mild hibrīds, vai nu 1.2 hibrīds, vai nu elektriskais. Vai tas nozīmē, ka viņi visi ir vienādi? Jā un nē. Nu, lūdzu, lieto vairāk vārdus. Nu, tad tie, kam ir iekšdedzes, tiem būs iekšdedzes, tie, kam ir elektropiedziņi, tiem ir tikai elektropiedziņi. Labi, precizēsim jautājumu. Tātad, ja mēs ņemam Peugeot 2008 1.2 turbo benzīns mild hibrīd, Opel Mokka 1.2 turbo benzīns mild hibrīd un Jeep Avenger 1.2 turbo benzīns mild hibrīd. Vai viņi ir tehniskā ziņā vienādi? Jā. Labi. Un kur veidojās viņiem atšķirība, jo viņi nemaksā vienādi? Tad atšķirība, kur mums veidojas, atšķirība mums veidoties vizuālajā un izmantotajos materiālos. Bet izmantotajos materiālos nevis mehāniskajā daļā, bet jau salona daļā. Labi. Un elektronika. Pastāst man lūdzu, man nav skaidrs. Ir 1.2 mild hibrīds, ir 1.2 hibrīds. Ar ko viņi atšķirās? Ar to, cik var nobraukt uz elektrības. Paskaidro lūdzu. Cik var nobraukt mild hibrīds? Necik. Nu kā necik, bet hibrīds? Jā, bet hibrīds jau nenozīmē to, ka viņš kaut ko nobraukt uz elektrības. Tas nozīmē to, ka mēs kaut kādu efektu iegūstam no šīs elektrības. Un ar mild hibrīdam kāds efekts ir no elektrības? Degvielas ekonomija un izmešu līmenis. Labi, paskaidro tad 1.2 turbo benzīns bez hibrīdiem un 1.2 turbo benzīns ar mild hibrīdu. Kāda ir degvielas patēriņa atšķirība? Mild hibrīdam būs zemāks. Un izmešu līmenis būs zemāks. Tātad iedod man lūdzu kaut kādus kritērijus, ciparus, pasaka man kaut kā. Tātad 1.2 motors ar turbīnu bez hibrīdiem un mild hibrīds. Kur ir atšķirība ciparos? Tā, ka degvielas patēriņš. Es izskatu, piemēram, pirkt kādu no šīm mašīnām. Es gribu saprast, vai man ir jēga pārmaksāt par to mild hibrīdu vai nav jēga. Ir jēga. Tie ir 5–10%. Tie optimāliem apstākļiem, jā. Ko nozīmē optimāli apstākļi? Nesvina kurpes kājās. Labi. Un tu sāki? Un netīri pilsēta. Un netīri pilsēta. Jauktais cikls. Ok, labi. A tīri pilsētā? Elektro. Labi, apmēram sapratu. Tad paskaidro man atšķirību. Tātad 1.2 mild hibrīds, 1.2 hibrīds. Kur tur ir atšķirība? Tātad ar hibrīdu tu var nobraukt kaut ko uz elektrības. Protams, tas ir salīdzinoši niecīgi. Ņemot vērā to tehnoloģiju, tas ir 1–2 kilometri. Arī pie mazāk ātruma. Viņi oficiāli saucās hibrīdi. Hibrīds pierasts ir, ka viņš var nobraukt pieteikami, vismaz kaut kādus 3, 4, 5 kilometrus uz elektrību. Tas ir pierasts, ko mēs esam asociējuši ar šo te nosaukumu. Jā. Mums jau ir svarīgi tehnoloģijas aizmugurē. Pats tu zini, kas ir rakstīts uz malku šķūņa, bet kas ir iekšā viņā. Bet tātad atgriežamies. 1.2 hibrīds atšķirība no mild hibrīda. Tātad 1.2 hibrīds. Abi divi viņi ir 48 voltu šī elektroiekārta.
Tas izklausās mazā sistēma. Nu, jā, tas ir, nav augstspriegums. Labi. Tas ir zemāks augstspriegums. Tad ar šo te parasto hibrīdu, nosīt parasto hibrīdu, Stellantis hibrīdu, to nobraukt šo te 1-2 km. Kur mums tas ir pozitīvs? Tas ir pozitīvi pie pātrinājumiem, tas ir pozitīvi pie sastrēgumiem, grozoties stāvvietā. Labi. Tu teici, ka 1-2 meldi hibrīds salīdzinājumā ar benzīnu būs kaut kādi 5-10% taupīgāk. Aptuveni. Jo, bet tu teici. Bet tad nopietnāks hibrīds šis te joprojām 48 voltu, bet jau hibrīds. Pieliec vēl klāt 5%. Tikai 5%? Jā. Ok. Palīdz man atcerēties, vai mēs šiem Stellantis modeļiem vēl joprojām varam dabūt benzīna versijas bez hibrīdiem? Kā kuram? Skaidrs, ka tas modeļu klāsts viņš paliek aizvien mazāks, kas ir tīri ar benzīna motoriem. Un visi ražotāji pāriet uz kaut kāda veida lielāku vai mazāku to elektrifikāciju. Tas nozīmē, ka, ja es atnāku un saku, piemēram, ka man ļoti patīk Peugeot 2008 un es tādu ļoti gribu, bet man nemaz nevajag tos hibrīdus. Tu vēl nezini, ka tev vajag. Tev šodien viņu nevajag un parīt tev viņu vajag, jo, kā mēs zinām, kā daudzās industrijās, ne mēs izvēlamies, ar ko mēs brauksim. Šis ir interesants pavērsiens. Es zinu, ko es gribu, bet es to nevaru dabūt. Tāpēc man industrija pasaka priekšā, ko es gribu. Industrija, nodokļu politika, ekoloģiskā politika, kāds ir virziens. Un, ja mēs varam ar kaut kādas tehnoloģijas palīdzību, neatkarīgi tas ir meldi hibrīds, elektro, to CO2 līmeni samazināt un dabūt ārā no pilsētas, tie ir instrumenti, pie kuriem ķerās. Jā, un ja tev nav šādas hibrīda tehnoloģijas, tad tevi dabū ārā no pilsētas. Tu domā par tiem Eiropas pilsētu piemēriem, kuri sāk ieviest iebraukšanas maksas? Vai aizliegumu iebraukt vispār kaut kādam tipam automobīļu. Vai arī sastrēguma nodoklis noteiktiem CO2 tipiem. Pagaidām, mums skaistajā, jaukajā, mūsu mīļajā Rīgā, piemēram, nav nekā no šī visprieka. Vēl nav. Mēs vēl augam. Vai mēs vēl mēslojam? Mēs vēl augam. Mums tas īpatsvars cilvēku mašīnu īpatsvars uz kvadrātkilometru nav tik liels uz to brīdi. Labi, tad es saprotu, ka tas idejiski būtu kaut kāds tuvs nākotnes jautājums, ka šis jautājums pacelsies un sāks risināties jau tādā likumiskā formā. Labi, tātad par Stellantis hibrīdiem tehnoloģijām es apmēram sapratu. Tad, ja es tev pareizi iepriekš sapratu, tad 1.2 turbo benzīns ar kaut kādu vienu vai otru hibrīdu visās tādīs Stellantis markās, kas ir Peugeot, Citroens, Opelis, Alfa, Jeeps, viss būs tehniski viens un tas pats. Tieši tā. Labi. Un vienīgās cenu atšķirības, vai vienīgās tādas fundamentālas atšķirības ir, kā viņš izskatās, vai man tas patīk, nepatīk, un kādi materiāli ir izmantot apdarē. Un kāda ir komplektācija. Jo ne visiem modeļiem viss ir pieejams vienādi. Rihards neļaus samelot. Vēl ir arī tehniski mazliet, bet viņi atšķirās tas, kā viņi tiek sastapot, jo, piemēram, mēs varam paņemt divas gandrīz tur tehniski identiskas mašīnas, tur, piemēram, Peugeot 2008 un Citroen C4, bet tas braukšanas feelings viņām būs diametrāli pretējs. Bet C4 vairs nav mazā izmēra SUVs. Viņš arī nav liels SUVs. Tas jau arī tieši saistīts, ko Rihards minēja, ar to, uz ko viņas tiek pozicionētas. Neļaus samelot, bet Peugeot bija vairāk biznesa, Citroens bija vairāk ģimene. Citroens, tas ir, ko vienmēr Citroens ir izcēlies, kas ir viņa tas pilārs, ir komforts. Un tas ir arī tas, ko gan C4, gan citi Citroen modeļi iemieso. Tiešām tam segmentam vienas no komfortablākajām mašīnām, gan no materiāliem, kas tiek izmantoti sēdeklī, un kāda ir piekare. Ja viņš krietni tam, kam patīk mīkstāka mašīna, Citroens būs pareizā izvēle salīdzinot ar 2008, kurš atkal būs tāds sportiskāks. Jo ir mašīna var būt cieta, vai viņa var būt stingra. Un Peugeot ir tāda stingrāka mašīna. Bet tu visu laiku atsaucies uz C4. C4 nav godīgs salīdzinājums, tāpēc, ka viņš ir gan lielāks, gan viņam ir bijuši cita balstiekārta. Godīgs salīdzinājums būtu bijis uz C3. Nosacīt C3 atkal ir mazāka mašīna. Viņš nav īsti B segmenta crossovers. Viņš kā reiz ir? Īsti nē, viņš ir tāds mazliet paaugstināts B segments. Viņš īsti B segmenta crossovers nav. Tīri no konstruktīvā viedokļa arī šis te piekars neatšķirās kardināli.
Tas ir regulējums. Tas, ar ko tu asociē, tāpēc, ka katram tam zīmolam paralēli no tām atšķirībām, kuras mēs redzam, ir arī viņu identitātes iekšā, kas ir to, ko mēs varbūt tās vai nu sajūtam braucot, vai arī tekstīli, pieskaroties salonā. Sanāk, kad C3, kas ir maziņš un piepacelts no zemes, piekares ziņā ir tāds pats kā C4. Piekares uzbūve. Jā. Tālākais jau ir regulējumā. Ņemot vērā mūsdienu automobīļa elektronikas daudzumu, teiksim tā, viss ir vienniekos un nulītais. Vēl ir tas, ka, tas, ko tu teici uzbūves ziņā, kā tev ir priekšā McPhersons un aizmugurē, ko katrs izmanto. Liels stienis. Jā, advancētāks, mazāk advancēts. Varbūt pa kādam vēl var atrast multilinku, bet kopumā jau viņas visas ir. Šī mazajā segmentā diez vai tu multilinku atradīs aizmugurējā tiltā? Iespējams, jā. Bet, attiecīgi, tas, ko Edgars teica tehniski, tā uzbūves princips ir ļoti vienāds tā mašīnā. Vai tas ir B segmenta crossoverā vai C segmenta crossoverā. Jā, lielākā loma visdrīzākais būs tanī, kā viņš ir pieregulēts. Tas pats esošais. Tas ir tas identitāte, kur tu pozicionē to produktu. Sanāk, ar vienu to pašu tehnoloģijas lāns grupu mēģina vienkārši nosakt plašu segmentu gāmu. Tā, kad gribi pa lēto, tad ņem rekur vienas markas, gribi pa vidējo rekur otras markas, arī gribi pa dārgu ņem trešās. Gan tas, gan arī tas vēsturiskais heritage. Citroens ir viens no pirmajiem, kas izdomāja advancētāku piekari mašīnai ar to amortizatoru. Labi. Jā, tur es pat piekritīšu, jo es ar C3 braucu, viņam pat priekš tās mazās mašīnīs tā piekari ir ļoti piedodoša, viss ir baigi forši. Bet, nedodies trāp lielākā lūkā. Katram ir savs, ko mēs sagaidām no mašīnas. Saku, citam iekāpjot Peugeot, viņš liekas ciets. Kaut gan 2008. nav ciets, viņš ir stingrs. Man liekas, ka tu spēlējies ar vārdiem šī brīdī. Īsti ne, tāpēc, kad tu vari nodefinēt, ne katram ir izpratne par to, kādai tai mašīnai ir jābūt. Vienkārši tā nav tava tajā brīdī, ja tev viņa nepatīk. Jā, tad tu skaties tālāk un tādā ziņā, teiksim, tas mūsu mājas priekšrocība ir tā, ka tu vari atrast to ideālo to balansu, kas tev patīk ne tikai kā izskatās, bet patiešām arī kā brauc, jo aizvien vairāk mēs redzam to, ka ne visi patiešām izbrauca to mašīnu, ar kuru iegādājās. Tu domā, ka cilvēks pieņem lēmumu un nopērk to mašīnu, ar kuru viņš turpmāk sadzīvos dienā, pat neizmēģinot ar viņu pabraukt. Izklausās bišķi, tā emocionāli, bet labi. Vēl viens jautājums par šitos Lances grupu tehniskā viedokļa. Visi viņi ir sapāroti ar 1.2 turbo benzīns 3 cilindru motors. Tā ir. Ir ļoti bieži dzirdēti visādi aizspriedumi par to, ka tie 3 cilindru motori nenobrauks, gandrīz ne tos 100,000, dažs labs nenobrauks pat 50. Cik tas ir... Viss atkarīgs, kā tu eksploatē to mašīnu un cik ļoti viņai seko līdzi. Ja kāds no auto īpašniekiem pacenstos izlasīt to rokas grāmatu detalizētāk, varētu pamanīt, ka arī apkops intervāli un viss pārējais ir atkarīgs no tā, kā mēs eksploatējam šo automašīnu. Tu vari kaut kādu piemēru? Piemēram, kas ir ārkārtīgi nepareizs vai absurds eksploatācijas, veids? Ārkārtīgi nepareizs, tas ir garie eļas maiņas intervāli pilsētas ciklā. Pilsētas ciklā, kad ir īsi nobraukumi bieži. Jā, daudz augstie starti un tā tālāk un tā joprojām. Labi, bet mūsdienu mašīnas visas ir, man liekas, apveltītas ar gudriem borta datoriem, daudz sensoriem. Viņi paši to intervālu eļas maiņām māk saīsināt un pagarināt. Ne visas. Kāda no šīm markām to nemāk? Jā. Kura? Arī šie paši Stellantis produkti kam ir adaptīvās apkops, bet priekš smagiem apstākļiem viņas nerekomendējas izmantot. Un paliek un pieturās pie fiksētiem intervāliem. Un fiksēts intervāls ir kāds? 10-15 tūkstoši. Priekš smagākiem apstākļiem. Īpaši smagiem apstākļiem viņš varbūt arī vēl zemāks. Piemērs īpaši smagam apstākļiem? Temperatūras apstākļi, putekļi, gaisa piesārņojums. Gaisa piesārņojums ne tikai ar izplūdes gāzēm, bet arī ar putekļiem. Jā, lielākoties termiski apstākļi. Bet tagad būtu jāņem vērā, ka tas cilindru daudzums nekādi nenorāda uz to, ka tā mašīna būs
ilgtspējīgāka, vai labāka, vai ekonomiskāka, jo augot cilindru skaitam, piemēram, arī ir daudz 8 cilindru, 10 cilindru un 12 cilindru motors, kurus viennozīmīgi nevarētu nosaukt par izturīgiem vai eksploatācijā lētiem to jebkurai tehnikai, vienalga, vai tas ir kafijas aparāts mājās, vai tā ir mašīna, ir viss svarīgs no tā, kā tu viņu apkopi. Un, ja tu vienalga, vai tu izlaidi apkopes 4 cilindru motoram vai 3 cilindru motoram, viņa abi tev nekalpos saules mūžu. Un tas, ko mēs redzam arī Stellantisam, komerces transportā, mēs esam redzējuši 3 cilindru motorus benzīnam. Jā. Berlingo. Jā, 150, 200 tūkstoši. Jā. Pat tur, kur redzam, ka komerces transportā patiesībā pat bieži vien vairāk grēko ar tām smagajām lietošanām un garajiem apkopu laikiem, un arī tur tie motori dzīvo. Mašīnai, kas ir non-stopā iedarbināta, visu laiku kaut kur brauc, regulāri varbūt pat ir pārkrautā pilnā masa. Tā kā... Ja, tas arī ļoti svarīgi, kā pats lietotājs seko līdz viņai. Ja mēs varam, fiksēt, ka ir kaut kāda problēma un turpināt ar viņu braukt, vai uzreiz pie viņas pievērsties. Jo ilgāk brauksim ar to problēmu, jo lielāks seks paliek. Ne jau tikai ar to vienu problēmas zonu, bet uz visu automašīnu kopsumā. Tātad sausais atlikums no šī ir pirmām kārtām paši saprotam, kā to mašīnu mēs eksploatējam, un otrām kārtām tad plānojam viņai apkops atbilstoši. Lietošanas instrukcija. Vai viņi ir publiski pieejami? Jā, viņi... Man liekas, ka lieliem vairumam ir, jā. Lietošanas instrukcijai būtu jābūt pieejamai automašīnas īpašniekam. Jā, es vairāk domāju par jauniem automobīļiem. Jaunam automašīnai, it sevišķi viņu šeit Latvijā pērk, viņai iedod viņu līdzi, bet tad laika gaitā... Šobrīd jau vairāk viņi ir QR koda veidā. Ja? Vai nu QR koda veidā, vai dealer mājaslapā. Tu vari leju pielādēt. Autoindustrijā ir 2-3 lietas, kuras ļoti cenšas samazināt. Ūdens patēriņš, papīrs un kaut kas vēl bija. Ja? Līdz ar to, mēs varam atrast kādu rokas grāmatu, kas mums te vēl ir palikusi, kas ir, tiešām pareizi trāpot, var nogalināt. Līdz ar to skaidrs, ka tas digitālais pārņem un lielā daļā automašīnu tu ieeja pie user settingiem, tev izlaiž QR kods, tu paņēmi viedierīci, noskanēji un tu vari caur sērču pat atrast konkrēto problēmu, tev nekas nav jāšķirst. Es vairāk domāju tieši par to, ka, ja teiksim, labi, pirmais īpašnieks dabū no dīlera jaunu pērkot visu tā kā ar karotīti iebarotu, bet, teiksim, paiet 2 vai 3 vai 4 gadi, viņš to mašīnu pārdod tālāk otram īpašniekam, otrais īpašnieks tikpat labi var aiziet un sameklēt to lietotāju grāmatiņu digitālā vidē. Skaidrs. Bet, pirmais īpašnieks nav gluži tā, ka saņem visu karotīti. Mums nevienam nav tik daudz laika viņu auklēties, lielietu visu to, kas šajā grāmatā ir iekšā. Jā, bet mēs jau... Par to, ka viņš dabūna tos pieturas punktus, kurus viņš var apmeklēt. Bet, manuprāt, mūsdienās cilvēks tik daudz muļķības spēja atrast internetā, kad atrast lietošanas instrukciju, ja tu tiešām gribi viņu atrast, tas nesagādā problēmas. Šitais ir, starp citu, viens labs punkts, jo labā praksa rāda, kad auto pirkšanas un saņemšanas brīdī vislabākais ir pateikt, ka, rekur tev vajadzīgās lietas atrodas tā tur, telefona numuru, rekur 1, 2, 3. Pats svarīgākais, ja tu kaut ko pats netiec skaidrībā, rekur servis telefona numurs, zvani un uztver viņus kā informācijas biroju par savu mašīnu. Viņi pakonsultēs, viņi atbildēs, viņi ieteiks kā labāk un būs pašiem viss mierīgāk. Vai tā nav taisnība? Tā ir taisnība, ja mums ir kāda sarežģītāka problēma, bet... regulāri gadās situācijas ar vienkārši nezināšanu par automobīlu, ko klients pārvietojās, kurus atrisinātu, ielūkojoties šajā pašā rokasgrāmatā. Tātad par Stellantis grupu mums ir skaidrs. Mums vēl ir 2 atsevišķas auto ražošanas skolas. Vēl ir Suzuki, kuram šitais segments tiek pārstāvēts ar Vitāru un S-Crossu. S-Cross jau ir C segments. Viņi praktiski ir vienādi. Maķinīt lielāks labi. segments. B segmentā tātad ietilpst Vitāra, un viņai ir mild hibrīds, un viņai ir pilnais hibrīds. Un tur pārmaiņas pēc ir jau 4 cilindri ar turbīnu un mild hibrīdu, vai 4 cilindri 1.5 bez turbīnas ar nikno hibrīdu. Mild hibrīds tieši līdzīgi kā iepriekšējiem ir kā palīgi ierīce. Labi. Viņš arī ir 48 voltu. Atšķirībā no iepriekšējā aplūkotāja, kas bija PSA, Stellantis koncerna produkts, viņiem šis pilnais hibrīds bija 48 voltu.
Suzuki gadījumā viņš jau ir 120 volti. Tad viņš jau ir augsts spriegums. Viss, kas mums ir virs 60 voltu līdzstrāvas sliekšņa, jau ir bīstamāks un arī spēcīgāks. Jā, lielāks efekts no viņa tāda. Labi. Un tas, jā, tātad Suzuki lielais, vai pilnais hibrīds ar 1.5 sapārotais, tas jau spējas nobraukt lielākus attālumus ar elektrību. Nekā tas pats Stellantis ar 1.2 savu lielo hibrīdu. Tas jau nav gluži viņam savs lielais hibrīds. Viņš kaut kas lielāks arī. Stellantisam? Plug-in hibrīds. Nu, Tur jau ir jāstāsta tas būtiskais. Tas, ko jau mēs runājām, jebkuram zīmolam, pat ja kādam vēl nav kaut kāda veida elektrifikācija, ja, viņa jau klauvē pie durvīm un viņa būs attiecīgi no tās elektrifikācijas piešķirtas neviens neizbēgs. Ja. Jautājums tikai kādā formātā mēs esam gatavi viņu saņemt. Būtiskākā lieta, ko es gribētu pieminēt Vitārai, kas ir viņas tāds tiešām unique selling points B segmentā, ir pilnpiedziņa. Man nevienam no Stellantisam nav šodien. Negribētos teikt, ka tas ir viens no retajiem. Manuprāt, tas ir vienīgais vispār B segmenta auto, ko tu šobrīd vari Latvijā iegādāties ar pilnpiedziņu. Tas ir vērtīgs punkts. Ceļš visiem tiem, kas dzīvo ārpus pilsētu. Pilnpiedziņam bija ar automātu? Ne ar automātu. Gan. Tu vari visiem tipiem dabūt, gan maila hibrīdam, gan hibrīdam, gan automātam, gan mehānikai. Viņam pozitīvi. Jā, tas ir tas būtiskākais tiešām tiem, kuriem pilnpiedziņa ir nevis nice to have, bet must have, tad B segmentā šis ir vienīgais, ko tu vari dabūt ar pilnpiedziņu. Un, attiecīgi, kārbu un elektrifikācijas veidu, kuram tu esi gatavs. Un vēl viena pozitīvā lieta, ka šogad nāk ārā Vitāra pilnībā elektriski. Gada beigās. E-Vitāra, jā. Nav nekāda parastā Vitāra, ir E-Vitāra. Fui. To viņi ļoti uzsvēra. Par ko? Par Vitāru. E-Vitāru. Jā. Nevis tur kaut kāds EVX. Bet arī tas būs pieejamākais B segmentā crossovers, elektrisks ar pilnpiedziņu. Nu jā, Suzuki ir ļoti spēcīgi tieši tādā sadaļā, kur ir pilnpiedziņa. Un tad mums paliek vēl pēdējais, kas ir šī mazā izmēra suvos, ir Hyundai Bayons. Bayon Cross, nekāda parasta Bayons, Bayon Cross. Savādāk stikeri kalnu. Labi. Viņam arī ir 3-cilindra turbomotors ar mild hibrīdu sistēmu. Bet tā ir atkal pilnīgi cita autobūvas skola. Tā ir cik? Vai tā ir? Mild hibrīds? Stēlam, jā. Ne, arī komfortā ir mild hibrīds. Jo. Viņš ir viens no retajiem, kur tu vari vēl dabūt arī bez tā mild hibrīda. Un vēl ar manuālo kārbu arī. Vai tur ir kaut kādas principiālas atšķirības salīdzinājumā ar to, ko mēs izrunājām par Stellantis un Suzuki? Nē, pašos pamatos šis mild hibrīds, viņš kā visā industrijā, ir kā palīga agregāts. Tad ar savu mazo akumulātoru un šo te reversivo maņstrāvas ģeneratoru. Tad nekādas būtiskas atšķirības tā visā nav, tehniskā ziņā. Nē, kā jau Rihards minēja, tirgus un tendences diktē savu. Ir kāds, kas kaut ko jaunu izdomā, bet kāpēc jau vēl spēj izdomāt? Tad mēs atdaramies pret lielāko punktu, kas ir cenas. Jo visā tādā cenu diapazonā, piemēram, tas Citroen C3 ir vislētākais. Viņš pat ir tālu zem 20,000 cenas ar 1.2 mild hibrīds, automāts un lūdzu ņem. Un tad mums ir otrā skalas galā ir Alfa Romeo Juniors, kuram ir tālu aiz 40 pilnākās komplektācijas ar elektrobaterijām. Tā ir milzīgs cenu diapazons. Tur tā labi pareiķinot var sanākt pat vai 3 lētākās mašīnas vai 1 dārgākā mašīna. Jā, bet arī tas, ko tu saņem, ir kaut kas cits iekšā. Ja pieņemsim Alfa Romeo, mēs jau dabūsim tur ar pieņemsim matricas strukturiem vai sabelt sēdekļiem, ar zamšu salonā, ar augstākas izšķirtspējas displejiem, 2, kur tu pretī saņem, teiksim, mašīnu bez neviena. Ja? Tā kā kas nu kuram ir svarīgi. Līdz ar to arī tas, ko tu saņem iekšā, būtiski ietekmē to cenu. Labi, jā, es piekritīšu, tik līdz kā tu iekāp juniorā iekšā, tu saproti, ka tā ir ļoti jauka vieta, kur būt. Tur vispār nav jautājums. Iespējams, ka tu gribi kompaktu auto, bet tāpat laikā tu viņā gribi justies pilnvērtīgi. Tāpatās, ja tu brauktu ar C vai D segmenta mašīnu. Un šeit tu var dabūt iekšā, tu var dabūt salonu,
tā kā tu esi pieradis lielākā mašīnā, bet iespējams tagad gribi kaut ko kompaktāku izmērā. Vai tas ir daļa parkošanās, vai tas ir vienkārši daļa braukšanas ērtuma. Jā, vienkārši tāpēc, ka gribās. Jā, vai vienkārši tāpēc, ka gribās. Tāpēc ir forši, ka tev ir tik liela tā izvēle katrai tai gaumei. Ir, kam mēs paši redzam, kā ir mainījušies jautājumi, ko klienti uzdod pie auto iegādes. Tur 10, 12 gadu atpakaļ vienmēr pirmais jautājums bija, kāds motors, kāda gārba un kāda piedziņa mašīnai. Ja? Tagad populārākais jautājums, vai ir Apple CarPlay Android auto un būtiski ar vadu vai bez vadu. Ja? Un dzinējs, kārba, tas jau aiziet, es pat neiktu, 2. plānā, bet 3. 4. Līdz ar to katram ir savs tas prioritāšu saraksts, ko viņš sagaida no tā automobīļa, gan arī tas stāsts, ko tā mašīna izstāsta par to cilvēku. Tur es tev piekrītu. Tur jā, bet kuram mama, kuram meita, kuram kleita. Tur ir taisnība. Šī gadījumā tas ļoti konkrēti atspoguļojas cenās jau arī. Bet svarīgākie 2 jautājumi ir, ja jums ir pašiem jābalso ar savu naudu, kura mašīna jums vislabāk patīk un kāpēc? Tev pirmajam. Vitāra vai S-Cross? Vitāra. Un kurā versijā? Pilnpiedziņas. Un dzinējs? Lielākais. Tur atšķirība minimāla. Tur 1.4, 1.5. Jā. Balsot par 1.4. 1.4 turbo. Jā. Paliksim pie 1.4. Tomēr turbīna tev nespēlē loma, kad tur ir 1.4 ir melda hibrīds un 1.5 ir lielais hibrīds. Tev tas turbīna nospēlē lomu. Vitāra pilnpiedziņa, vēlams mehānikā. Labāk dragāk. Jā. Kurš man vēl iepriekšējā reizē pārmet agresīvas braukšanas tendences? Neesmu mainījis savas domas. Un tagad pats runā par to, kad vajag pilnpiedziņu ruču. Maksimāli atļauto ātrumu ievērošanu. Cik ātri es līdz viņiem nokļūstu, tā ir man darīšana. Labi, un kā tev? No tā ārējā dizaina, tas, kas man vislabāk laikam patīk, tas būs 2008. Peugeot. Bet braukšanas ziņā man laikam vistuvākais ir Bayons. Bayons? Jā. Kāpēc? Viņš ir tāds viens no plašākajiem salonā, kur tu nejūties tā kā saspiests. Un tas, kas ir ļoti forši, ir tas Āzijas izpratnē par tehnoloģijām salonā. Viņas tiešām ir vienkāršas, viņas ir salīdzinoši augstas kvalitātes. Ja mēs runājam par displeju darbības ātrumu vai to, kāda ir tehnoloģija telefonā bezvadu uzlādēji, ja, ka tur jau ir kaut kāda dzese un kaut kāds ātrums tam visam, laikam tas būtu man tas noteicoši. Kas tev nepatīk 2008. braukšanā? Varbūt ne tik daudz braukšanā, cik salons ir tāds ļoti nepierasts. Laikam nepierasts, jā, kad man patīk tas, kas man patīk no Peugeot saloniem, tas ir koncepts par to paneli. Jo tiešām, kad tu ilgāku laiku pabraukā, tu saproti, ka tā ir štela, ka tu vari stūri, tu vari turēt zemāk, it sevišķi pie tālākiem braucieniem, ka tev nav tās rokas jātur augšā. Bet Bayonam kaut kā, es nezinu, man tā stūrēšana, tas, kā viņš stūrējās, cik viegli un precīzi, tas, ko tu dabūni to informāciju no stūres, man ir vistuvākais. Un vienkārši vadība. Tā kā tev ir fiziskas pogas, tev nav viss ekrānā, tu vari klimatu noregulēt ar podziņu, mūziku, pagriezt ar puļķīti. Patīk tehnoloģija, bet taustām un saprotam tehnoloģiju. Tev ir jābūt viņai ērti lietojamam, jo telefonu arī negrib skaņu griezt nost ekrānā. Ja tev ir forši, ka tev podziņi tomēr vēl paliek. Kamēr viņa vēl palikusi? Ka viņam paliks, jā. Un Bayonā ir ļoti laba tāda sinerģija, ja, ar to jauno tehnoloģiju, bet tomēr tas, ka tu vēl joprojām jūties ērti un droši braucot ar mašīnu, piemēram, par šoseju 100 km/h, ja gadījumā tu tiešām gribi kaut ko tur pieregulēt. Es nebiju gaidījis, ka tu esi tik konservatīvs savā izvēlē. Tas nav konservatīvs, tas ir ērtums. Gadiem uzkrāta pieredze auto nozarē. Aha, fiziska poga. Izsēdējis visādus beņķus, izspaidījis visādas pogas. Okay. Ļoti loģiski. Bet tas, ko mēs redzam, ir daudzi pamēģinājuši to, ka tev viss ir ekrānos, un tas, ko mēs redzam, tagad iznākot jaunākiem modeļiem ārā, kad tas pogu apjoms, viņš atkal paliek lielāks.
vai slēdžu apjoms Jā. paliek lielāks. Vēl nesenais piemērs ar Volkswagen grupu, ka viņi ielika uz stūres tās skārēņjutīgās pogas, un tad tik ļoti viss sašūmējās, ka nākamajiem modeļiem jau ielika apakaļ fiziskās. Jā, tā kā, bet katram savs, citam atkal gribās, kādam tas ir ērti, jo piemēram, daudz atsaucās uz to, ka man nav ērti noregulēt klimatu, ja viņš ir uz taču, ja, bet cik tu bieži maini to klimata temperatūru. Man viņa pārsvarā visu gadu stāv gan arī tā kā uz viena settinga. Es gan par sevi teiktu, ka man visvairāk uzrunā tas juniors. Man viņš uzrunā tieši tāpēc, ka dizains un tas iekšpusē un tas zamša stūrīt un tie foršie krēsli. Bet es nekādā gadījumā nevarētu sadzīvot ar to, ka par tik lielu naudu, kas viņā ir jāsamaksā, aizmugurē iesaisties es aiz sevis nekādīgi nevaru un aiz manis var iesaisties tikai un vienīgi bērni. Un arī nelieli. Un arī, diemžēl, jāpiekrīt, ka, pat nevis diemžēl, bet jā, tas Bajons ir it kā netik ļoti izteiksmīgs, bet ar viņu ir tik sasodīti viegli ikdienā sadzīvot. Tu vienkārši, viņš klausa visam, ko tu prasi, ej un dari un brauc. Tā kā, es laikam to piekrītīšu šito. Alfa gan, ko es ņemtu vērā, jāsaprot, ir, cik daudz laika tiešām tā mašīna ir aizpildīta tev 100%. Ja, kad visas 5 drošības jostas ir piesprādzētas ikdienā, jo tas, ko es teicu, varbūt mēs tiešām esam pieraduši braukt ar lielāka segmenta mašīnu, bet mēs vadājam viņā gaisu. Ja, jo tas ideālais setups ir, ka tā mašīna mums nosada 70% no vajadzībām. Tas bērns arī ar garākām kājām, viņš tur labprāt sēdēs aizmugurē, ja tas ir mūsu pilsētas 10 minūšu brauciens līdz skolai. Ja, tur arī pienāk klāt tas faktors par to, ka tas ir ārkārtīgi forši, kad tevi senči uz skolu atved foršā mašīnā, kas izskatās. Tas ir viens, bet otrs arī, mēs nepavadām vairs vispār mūsu klimatiskajos apstākļos un mūsu izmēra pilsētā mašīna ir luksus lieta. Lai kāda viņa būtu, tā ir luksus lieta. Bet tad pienāk weekends. Jā, pienāk weekends, bet es saku procentuāli, kur tu vairāk pavadi ar viņu laiku un cik ir tā noslodze mašīnai. Jo, ja mēs gribam nopirkt mašīnu, kas dara 100% visiem gadījumiem, tas būs 6-ciparu skaitlis, 7-vietīgs auto, jo mums taču ik pa laikam ir jāved leduskapis, jo mēs tik bieži atjaunojam lielo sadzīves tehniku mājās. Un citreiz man tur ir jāved ja bērns uz treniņu, tad man vajag vēl vairāk to vietu. Līdz ar to jāstāsta proporcionāli tā, lai tev tā mašīna pilda lielāko daļu no funkcijām. Tu nekad nenopirksi produktu, kas tev atrisina visas tās problēmas. Jebšu vajadzības. Laikam jau nav pat nevajag lielāko daļu. Galvenās tev svarīgās funkcijas, lai izpildi. Jā, tieši tā, tie ir 70%. Mums ir jātiek uz darbu, jāaizved bērni, jāatved mamuts mājās. Tagad var pasūtīt Latviju tā vietā. Mūsdienu tehnoloģijas. To galvenais, lai tu jūties ērti, lai tas iekļaujās tavā budžetā pirmkārt jau. Jā, lai tev nav tā, ka tu dzīvo uz to mašīnu. Vai dzīvo viņā? Dzīvo viņā, jā. Paga. Mašīnā var gulēt, bet ar māju nekur neaizbrauks. Arī, jā, bet jābūt tam balansam tā, lai tu jūties ērti, lai tev tā mašīna pirmkārt patīk. Jā, jo skaidrs, ka tev arī nav jēga nopirkt lētāko iespējamo mašīnu, jo es varu garantēt, ka, ja tas būs Excel pirkums, tu pēc 2-3 mēneši jau katrs maksājums to mašīnu tev izraisīs zobu sāpes. Tā gan ir, jā. Tāpēc, ka neradīs gandarījumu tas pirkums. Jā, tev jābūt stabili, tam racionālajam un emocionālajam viņam jābūt 50/50. Pie tās mašīnas iegādes tev ir jāpatīk viņai, bet skaidrs, ka mēs nevaram pārforsēt. Tam visam ir jābūt balansā ar budžetu. Laba doma, uz ko nobeigt. Paldies. Bet tu vari tikt pie savas zupas beidzot.